Tad vedu žurnālistus, tūroperatorus uz tavu lielisko vietu. Visi zina tavu ievadu stāstu par hercogu Jēkabu un tā, bet man nebūs jāatkārtot. Ne, bet detaļās tu pats varēsi pastāstīt. Bet tikai sveicināt. Tikai hercogs Jēkabs zina detaļas. Es jau detaļas nezinu. Pirms 4 gadiem Rendes pagastā Kanādas latvietis Mārtiņš Vāgners iegādājies zemi, lai te varētu audzēt vīnogas, no kurām pēc tam darināt vīnu. Pieredze jau ir mērām vairākos gadu desmitos, jo šis ir viens no viņa vaļaspriekiem Kanādā. Viņa dzimtā puse gan ir Olaine, uz kura zemi atvedusi interesi par hercoga Jēkaba gaitām. Kā zināms, viena no hercoga nodarbēm bija vīnkopība. Būtu ļoti forši varētu pateikt, ka Latvijā aug atkal tās vitis vinifera, tās slavenās tās tīrsugas vīnogas, vai ne? Nevis krustotās. Un man daudz saka, tas ir neiespējams, un iespējams, varbūt ir iespējams, ka nav iespējams, bet ir vērts mēģināt. Es vienkārši gribētu turpināt hercoga Jēkaba darbu, tādā rajonā, kur viņš varētu būt ražojis to vīnu. Kā mēs zinām, viņš vīnu ražoja un ved uz Brandenbergu, un kā tur rakstīts ir grāmatās, vai ne. Es domāju, ka tas ir svarīgi, ka mēs sevi cildinam, es arī esmu latvietis, mēs sevi cildinam vispasaules mērogā, tā lai mūs arī ievēro, ka mēs esam kompetenti visādos laukos. Šitā pudele būtu pirmais Riesling vīns, kas ir Latvijā ražots, es teiktu, 350 gados. Nu, ne, bez šokiem, tas ir... Tāpēc pagājuši rudeni, kad mēs vācām tos 8 kilogramus, tos mēs vācām ar tādu precizitāti, ka vienkārši un ķeķī uz galda viņu ražojām. Romantiskā vīna tūre ved cauri romantiskākajām Kurzemes vietām – Kandavai, Sabilei, Rendai, Kuldīgai, Aizputei un Durbei. Katra tā vīndarītava tiešām ieņem savu nišu. Nu, piemēram, Talsos, pie Talsiem ir Dienlilija, šis te dārs. Pie Sabilē, pie Andra un Smaidas dzērvēm, viņiem ir Sabils Vīnakalna vīnogas pārsvarā. Ja? Šeit Mārtiņam Vāgneram ir atkal tikai vienīgajiem Riesling vīnogas, citur ir upeņu, citur ir rabarberu vīni un tā tālāk un tā tam līdzīgi. Un tas patiešām ir kaut kas tāds fantastisks, jo tas ļauj turistam izvēlēties. Kurš vīns tad viņam vislabāk garšo? Vīndari izvēlas 2 ceļus, kā gatavot dzērienu – no vīnogām vai Latvijā jau ierastām ogām. Katrā vietā dzirdēsiet savu stāstu, kā nonāks līdz vīna darīšanai un kā atrastas receptes. Piemēram, aveņu un upeņu vīna meistars Alvils Elksnis tās meklējas pat Nacionālajā bibliotēkā pieejamā literatūrā. Recepti var atrast arī šobrīd internetā daudz un dažādas īpaši par mājas vīniem, bet kad ikdienā iznāk tikties ar cilvēkiem, kas degustē manis brūvēto vīnu, tad jau arī saprot tās nianses, pie kurām vēl jāpiestrādā, un pie tām es arī esmu piestrādājis. Vīns darināja jau mans tēvs, un viņa ģimene ļoti daudz gadus atpakaļ. Mēs darinājām vīnu, faktiski mēs taisījām ābols sidru. Un pēc franču receptēm, tā kā viņi kādreiz ir agrāk darināti, un kā tagad arī Francijā ļoti maz vietās vairs darina, jo tagad pamatā ir rūpnieciskā ražošana. Neviena vīna darītava atrodas arī gleznainā vai vēsturiskā vietā. Piemēram, Snēpels pagasta Masālī Dzirnavās var apskatīt sauļas zvērus dārzā, bet Kuldīgā vīnu baudīt vienīgajā telpā, kas saglabājusies no hercoga Jēkaba pils – pagrabā. Šis ir senais, pēc vēsturiskiem materiāliem ir 2 informācijas, ja sākt meklēt, kas šeit ir bijis. Pirmā, varbūt nepiestāvēt vīnam tik ļoti ir cietums, viena versija. Otra versija, ka šeit ir bijis viens no seniem vīnu pagrabiem pilī. Gribētos pieturēties pie šīs versijas. Un kā redzat, viņš šeit labi iedarās. Priekš Latvijas, protams, tas ir unikāls, tas ir jaunums un tas ir ļoti forši. Un tas noteikti patiks cilvēkiem, tas patiks turistiem, jo tas, ierodoties šajās brīnišķīgajās mazajās saimniecībās, šīs degustācijas, šī iespēja nogaršot vietējos vīnus, tas vienmēr saistās ar pozitīvām emocijām, labu garstāvokli, un tas ir tieši tas, ko arī mēs vēlamies, kad mēs izbraucam šādos atpūtas braucienos. Mēs vēlamies nobaudīt kaut ko tādu īpašu, noskaņu, un vīns tas ir kaut kas tāds dievišķs.
Ну, мы многое знаем, конечно, о всяких турах. Mēs daudz zinām par visādām tūrēm, piemēram, gastronomiskajām, bet tieši vīna tūre un vēl kas attīstās ir ļoti interesanti. Arī stāsti par vīna darīšanu un vēsturi ir ļoti interesanti. Latvijā ir daudz skaistu dabas stūrīšu. Vīns kaut kā liekas cilvēkiem sajust šo nacionālā pašapziņu. Kaut kā, kad mēs arī šo varam, kad mēs neesam nemaz tik pelēcīgi ziemeļos salīdzinoši un Dienvidu republikām, arī mums var būt savs vīns. Mums Latvijā ir ļoti daudz ļoti labu kvalitatīvu produktu. Āboli, ogas visdažādākās, no kurām lieliski vīni iznāk. Un es domāju, ka tā ir viena no mūsu nacionālajām bagātībām, kur vajag izkopt. Nevelc teica romieši in vinum veritas, vai arī meklējiet sievieti. Tātad ir šīs divas filozofijas virzieni, baudas vai sajūtas, vai dzīves jēga. Viens otrs atrod šo jēgu tieši meditējot un arī tā skaitā baudot vīnu. Viens otrs vienkārši filozofējot. Vīns pats par sevi ir filozofija, jo tas ir šķidrums, kuram tiek iedota dzīvība no cilvēka šī enerģija, kas viņu darina, un paņemt tā enerģija, kas ir šai dabīgai ogai, šai dabai. Un tas savienojot kopā ir tas, ko jūs dzerat. Ja vēlaties doties pie kādu no vīndariem, savu vizīti jāpiesaka, un tad gan var ļauties un izbaudīt gan Latvijas dabas dāsnumu, gan vīndara meistarību. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Grundas televīzija.